Tā kā varbūt, ja ir vēl kādi jautājumi, vai arī savā starpā, bet ja nē, tad es aicinu jūs balsot. Lai lemtu, ko darīt ar 4. jūlija vakarā iegrivušo attīrīšanas iekārtu ēku Skrundas pagastā, Skrundas novada domes deputāti pulcējās uz ārkārtas domes sēdi. Sēdē būva inspektora Iveta Heidena iepazīstināja visu ar aktuālo informāciju un sniedza savu atzinumu. Uzskatu, ka ēkas virszemes daļa ir demontējuma pilnībā, jo viņi nav atjaunojami un viņi bīstami. Deputāti nolēma, ka biofiltra ēkas virszemē esošie būvelementi ir jānojauc un teritorija jāsakārto. Tālāk bija jautājums par iespējamo finansējumu, ko mēs skatīsimies Skrundas novada domes kārtējā sēdē, bet šajā brīdī ir aptuvenās aplēses, cik Skrundas novada pašvaldībā izmaksās ēkas demontāža. Tātad aplēses ir ap 3 līdz 4 tūkstošiem, kad mums būs jāsamaksā par padarīto darbu. Šīs attīrīšanas iekārtas bija paredzētas lielam apjomam, jo bija celtas Skrundas profesionālās vidusskolas vajadzībām 1970. gadā. Jau pērn domāts, ka jāsamazina iekārtu jauda vai jābūvē jaunas. Šā brīža situācija aktualizējusi lēmumu pieņemšanu. Šobrīd neskartas palikušas dūņu tvērtnes, tās tiks norobežotas. Tad, kad mēs pieņemsim lēmumu par to, kāda tad būs šī jauna attīrīšanas iekārta, vai tā būs slēgta, vai tā būs, teiksim, kādā cita tipa, tad arī tiks pieņemts lēmums par šiem baseiniem. Tāpat tiks lemts, kā piesaistīt līdzekļus jaunu attīrīšanas iekārtu būvniecībai. Jau ziņojām, ka 4. jūlija vakarā iebruka biofiltra ēka īpašumā Klūkalni, kas atrodas Skrundas pagastā. Visu nakti notikuma vietā strādāja glābšanas dienesta un komunālās saimniecības darbinieki. Nākamajā dienā tika nojauktas bīstamās konstrukcijas, kas vēl nebija nogrubušas. Šīs attīrīšanas iekārtas no Izglītības ministrijas pašvaldība pārņēma pērnā gada rudenī, kad tika slēgta Skrundas profesionālā vidusskola, lai nodrošinātu pakalpojumu līdzās esošajai dzīvojamai ēkai. Ieva Benefeld, Ivo Perševics, Alans Perševics, Skrundas televīzija.